Jāni, apsveicam ar hat-triku. Cik bieži karjerā tev tā ir gadījies? Paldies. Eirokausās pirmo reizi, bet virslīgā ir gadījies arī pokers. Nekas ļoti jauns nav, bet, protams, spēlē par iekļūšanu grupas turnīrā un hat-triks jau pirmajās 30 minūtēs. Tas bija pārsteigums pašam un daudz sagāja iekšā tie goli un ļoti labs vakars. Prieks. Jā, kā tu skaidro, ka tik labi gāja? Tu jau pirms spēles jūties labi vai spēles laikā sajūti to spēli? Protams, gatavojamies nopietni un bija pilns noskaņojums. Sapratām, kas jāizdara, esam mūsu mājās un izbraukumā. Varbūt ne pie labākās spēles uzvarējām, bet es biju pārliecināts, ka mājās mēs spēlēsim labāk, agresīvāk un precīzāk mūsu laukums, kurš ir tiešām ideālā kārtībā un slīd bumbu un zālienu. Tad kvalitāte ir ļoti augsta. Bet tā, ka tā būs pirmā, es nezinu, cik minūtēs hat-triks, to es tiešām negaidīju. Protams, noskaņojums bija un daudz sagāja iekšā. Labi, ka tā savāc liels prieks pašam. Laikam, ja treneri vienmēr saka, ka labi jāiesāk, vai ne? Bet šoreiz tas tiešām bija svarīgi un izdevās. Protams, iesākt labi ir vienmēr, bet ja būtu jāizvēlās, tad laikam labāk pabeigt labi nekā iesākt labi. Bet, sākot labi šādā spēlē, kur jau 2-0 ir priekšrocība, tas, man liekas, pretinieks uzreiz pirmajās minūtēs arī, morāli, man liekas, bišķi nogalināja un tā mēs turpinājām augt un viņi nezināja, kur likties īsti. Jā, viena no vieglākajām spēlēm Eirokausās kāda bijusi? Es domāju, pašadevas ziņā viennozīmīgi, tā nebija viena no vieglākajām. Un Eirokausās tomēr mēs vienmēr cenšamies arī čempionātā izteikt maksimāli visu spēku sadot. Rezultāts ir graujošs, bet es neteiktu, ka bija viegla spēle. Jāapsveic arī ar grupas turnīru. Jā. Arī kārtīgi nosvinējāt laukumā, tas tomēr ir liels panākums, vai ne? Protams, tas ir, man liekas, arī Latvijas futbolam liels panākums, un uz Latviju vedīsim ļoti labas spēles, un skatītājiem būs iespēja skatīties augstu līmeņu futbolu, un visi ir priecīgi. Tas izskatās, man liekas, kā mēs to sasniedzām vieglāk, un tā pašsaprotam varbūt kaut kur, bet man liekas, tas tā vispār nav vienkārši mūsu komandas meistarība šogad, un tieši tās labās spēles, kur mums daudz vārdu sanāca, un pret tiem pašiem Linfield mēs tomēr arī daudz, tā realizācija mums ļoti veiksmīgi bija, un es domāju, jā, tas ir bišķiņ mānīgi no malas tas rezultāts, jo tas ceļš tomēr uz grupas turnīru nav viegls, un visi komandas māk spēlēt, it īpaši futbolu, un mēs zinām, ka nav šākas komandas. Jā, bet tas mērķis noteikti tiek uzstādīts Eiropas līga, nevis samierināties vai ne ar konferences līgu. Protams, ja mums tagad ir iespēja play-offā Eiropas līgā, un tur tomēr ir cits tirgs, teiksim, cits komandas, cits līmenis, un mēs gribam par to pacīnīties. Kipras čempioni APOL nāks pretī, kur ir meistarīga komanda tiešām, bet sagatavosimies un mēģināsim sasniegt rezultātu arī tur. Super, lai izdodas. Paldies!